Ūdenszeļi atpakaļ ēterā. Noslēgsim pasaules kausu. Svinības jau ieturētas, brīvības piemineklis apmeklēts. Lielākā daļa izlases spēlētāju ārzemēs, arī mūsu pašu zeļi komplektē komandu, skraida apkārt pa pilsētu. Esmu šoreiz palicis te viens pats, bet super labā kompānijā, jo bez 12 spēlētājiem laukumā ir arī vesela armija, kas palīdz viņiem tur iziet un vispār nodrošina to darbu, ko sauc par Latvijas basketbola izlasi. Kopā ar mani šodien Ivars Ikstens, Oskars Ernšteins atvainojās, fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits. Ivar, laikam to par abām profesijām vispār mēs piedēvēt, vai ne? Gan fiziskās sagatavotības treneris, gan fizioterapeits. Taisnība bija atkarībā vienkārši, kurā postenī es esmu, kur es atrodos, un tad man piedēvē to, kas tā kā sanāk izdevīgi tajā variantā. No Oskaram izdevīgi būt fiziskās sagatavotības trenerim. Es salīdzinu ar Ivaru, esmu šaurāk loku speciālists, tā kā ja vajag padomu, es eju pie Ivara. Es tā vispār aizdomājos, ka skaidrs, jūs esat divi dažādi cilvēki ar divām dažādiem karjeras gājumiem, bet pēdējos gados man tāds sajūta, ka kā piemini jūs tā bez mazliet tādā pārī, cik jums jau ilgi ir sadarbība, ka jūs viens otru gan jau dienā redzat. Atcerieties, ar ko tas sākās? Un tas sākās, es varu tikai minēt, aptuveni kāds 5 gadus atpakaļ, bet es domāju, ka tas ceļš sākās kopā, apvienojas daļa tā, ka vienkārši ir līdzīgs intereses, līdzīgs mērķis, un mēs apzināmies, ka katrs pats mēs varam diezgan daudz ko izdarīt, bet īstenībā kopā apvienoties mēs esam daudz spējīgāki. Un tas bija, manuprāt, tas galvenais iemesls, kāpēc mēs tā kā ātri atradām kopīgu valodu, un kopš tā brīža esam sastrādājušies dažādās jomās un dažādos virzienos. Komanda Kaizen. Es arī aizdomājos tādu sajūtu, ka starp fiziskās sagatavotības treneriem, vispār starp fizioterapeitiem jābūt ļoti labam metienam, kas jums abiem arī piemīta. Eriks Visotskis, esmu dzirdējis, ir labs tālmetienu speciālists, kuram ir virsroka parasti starp jums diviem. Ivar. Vai jūs nemetat tik bieži viens pret otru? Mēs metam. Cik bieži tas ir diskutabli, vienkārši cik mums sanāk pašiem izkustēties, bet Oskars dominē. Es domāju, ka es gribētu sagaidīt tādu, piemēram, kaut kādas sacensības starp fiziskās sagatavotības treneriem visur Eiropā, visur pasaulē, godīgi. Oskars nebūtu. Mīnus vai izslēgšanas? Vienalga metienu pēc kārtas, cik daudz var iemest. Godīgi, Oskars noteikti būtu top augšgalā. Noteikti. Man nav kauns zaudēt Oskaram. Es varu zaudēt kādam izlases spēlētājiem, bet Oskaram man nav kauns zaudēt. Tā. Esmu bijis, tas bija krastmačā, kad bija slapjš laukums, lija, viss slīdēja. Es nevarēju uzpaliet, izskatījos drausmīgi. Man šeit Oskaram bija kāds no 8, no 10, varbūt tālmetienu kaut kas tāds. Es tā pieņemu, ka tev tā norma ir. Bija pāris iekrīt. Paldies Ivaram par labiem vārdiem. Godīgi. Izlasē arī šeit pasaules, ka mēs saturs būtu bijis šī pa pasaules kausu, mēs runāsim Oskars regulāri. Pirms kā mēs nomainām arēnu, piemēram, treniņu zāli ar citam, viņš aiziet, viņam ir mērķis vienkārši 10 iemest. Tas principā ir kaut kādiem 2-3 gadījumiem, kad viņš aizmet 2 reizes garām un tad viņš atkal 10 iemet. Tā. Brīvi. Es domāju, ka tie, kas spēlē basketbolu, saprot, ka tas nav tik vienkārši aiziet un 10 iemest. Arī tie, kas profesionāli to dara dienā. Tad Manilā bija 10. Katrā zālē. Oskars jau pats nesaka. Tad paldies, Ivar, ka tu esi atnācis. Atcīm redzot, arī šo frontu nosekt. Vēl viena tev trešā profesija. Skaidrs, ka pasaules kauss kaut kādā mērogā mums tādā uzmanības centrā. Vakar sanāca runāt ar vienu no VF leģendām, no padomu laikiem. Viņš tā ļoti atzinīgi slavēja, ka Leijuši pēdējā mačā vispār nekāda Latvijas izlase joprojām superīgi izskatās. Acīm redzot, kāds ir ļoti labi nostrādājis. Bet patiesībā mums jau laikam viss jāsāk ar janvāru, februāru, varbūt pat iepriekšējo novembri. Tā mēs varam iet tālu atpakaļ, kad jūs, cik es zinu, ik nedēļu saņemat arī tādu garu PDF failu, tur kaut kādi 40-50 Latvijas izlases spēlētāji. Un tā sakot līdzi, cik viņiem minūtes, kas viņiem ir noticis, cik jūs varat pastāstīt, cik jums ir realistiski izsakot līdzi tādā nedēļas griezumā. Viens tur spēlē Stambulā, viens tur spēlē Vācijā, un cik vispār darbs ieiet. Jūs abi esat iesaistīti, cik man zināms. Jā, ceļš līdz pasaules čempionātam ir īstenībā bijis ļoti garš, un mēs sākām viņu pirms kvalifikācijā pie tukšā zālē, tukšā arēnā, un esam tikuši tik tālu. Tas darbs ir vairāk kā tikai darbošanās FIBA logu laikā vai lielo ciklu laikā, jo tiek pēc būtības gan visu laiku konstanti tiek ievākta informācija, jo informācija palīdz mums pēc tam veidot to treniņu plānu un to procesu un saprast, kurā virzienā mēs īsti vēlamies iet.
Vairāk tieši par to statistiskas pusi atbild basketbola treneri. Viņi ievāc par katru to kandidātu informāciju par to, kur viņi spēlē, kā viņi spēlē, cik bieži viņi spēlē, kādas spēles izlaiž. Medicīniskais stāvs, mēs esam sadalījuši spēlētājus par viņu veselību vairāk mēs skatāmies. Komunicējam gan ar viņiem pašiem, vai mēs runājam ar attiecīgo komandu daktariem vai fizioterapeitiem, arī ja kādas lietas parādās, kādas traumas, lai arī tajā brīdī, kad spēlētāji pievienojas Latvijas izlasē, mēs varam turpināt viņu iesākto darbu. Un tādā veidā gribētos ticēt, izveidojas tāda laba atgriezeniskā saite, kad klubs īsti nebaidās palaist spēlētāju izlasē, jo zina, ka tas treniņu process ir kvalitīvs, un kad mēs, arī spēlētājs jūtās drošāks, ka viņš nav tā kā pa vidu iemests. Jums būtu 40 dažādiem fizioterapeitiem apkārt Eiropai, pasaulē jāpazīstas. Kaut kādā mērogā jāveido uzticība. Un tas īstenībā labi izveido tādus kontekstus, jo tiešām sanāk runāt. Katram ir kādi pa 15 spēlētājiem, bet jā, tā kā ir izveidojušās tādas jaunas, negluži attiecības, bet tādas zinām cilvēki, ar kuriem ik pa laikam var parunāt un vienkārši sakot arī līdz viņu tam dzīves un profesionālajiem ceļam no vienas komandas uz otru. Jūs kaut kā dalāt pusēm, ja? Latviešu tieši? Mums dalām vairākās kategorijās. Savādāk vienam cilvēkam tiešām būtu to ļoti grūti izdarīt. Protams, galvenais par tīpaši ir kaut kāds nopietnāks veselības problēmas, par to ir atbild sporta ārsts mūsu Mārtiņš Pulvers, bet tā par ikdienas sīkumiem mēs katrs. Jā, man liekas, ka klausītājiem vienkārši vairāk jāsaprot tas, ka darbs nesākās tikai tas, kad mēs to spēlētāju pirmo reizi ieraugam. Vienkārši tas darbs īstenībā ir iepriekš, un tā plānošana tam līdzīgi ne tikai par tā procesa, bet arī tā komunikācijas izveidošana tiešām ar tām vietām, kur viņas piemēram spēlē. Un, tur viņiem arī Oskars varēja vairāk pastāstīt. Arī ir iknedēļas, ikmēneša tādi mītingi, kur treneriem jāpiedalās. Viņiem ne tikai no basketbola puses, bet arī treneri prasa vienkārši ar kā no veselības puses, kā notiek tas process un tam līdzīgi. Man liekas, ka neskatoties uz šo pasaules kausa gatavošanos, tas uz tiem iepriekšējiem logiem vienkārši tas īstenībā apjomīgākais darbs, kas tev visu laiku ir jāveic. Un tad tu aizbrauc tajā, ir savāds komanda, ir kaut kāds loks. Un tad, tu apmēram tos augļus sāc plūkt, ko tu iepriekšējos vienkārši mēnešos visu laiku izdarīji. Bet, es tā esmu arī novērojis, dzirdējis, ka Latvijas izlases puiši jums ļoti labi uzticis. Un tas nenoliedzami reizēm, manuprāt, veido situācijas, cik dzirdēts, ka tur, teiksim, kādā klubā kāds ir pateicis, turpin spēlēt, viss būs labi. Vai tur kaut kāds apšaubāms otrais viedoklis tiek iegūts tajā konkrētajā pilsētā. Pēc tas spēlētājs nonāk Latvijā un tiekoties jums uzzina, ka vai nav tik rožaini vai nepieciešams plāns tur B ir. Cik viegli ir uzturēt arī tās attiecības, ņemot vērā, ka negrib tie spēlētāji bezmazliet tādā, es negribu nosaukt viņus par ķīlniekiem. Viņi nonāk situācijā, kur tev ir jāatskaitās gan klubam un kaut kādām viņu interesēm, ka tu tūlīt esi gatavs spēlēt, gan arī kaut kā tā politiski bezmazliet jāpasniedz. Man te Latvijā ārsts saka, ka man vajadzētu atpūsties. Tās situācijas ir sarežģītas, ir vienkārši. Es domāju, ka svarīgi vienkārši zināt pēc iespējas vairāk visus tos apstākļus, jo arī bieži vien, piemēram, tas spēlētājiem arī tā liekas, viņam, man teica vienu, un tagad jūs sakiet otru, bet tie apstākļi jau var mainīties arī pa dienām. Un katrā ziņā mums iekšā arī tā, starp speciālistiem valda vienkārši mēs sava ētika iekšējā, un mēs nekad nesakam apmēram, ka tur ir slikti un te ir labi. Tā tas vispār nav. Jo mēs arī nezinām tos apstākļus, kā tas nonāca. Mēs dzirdam tikai to vienu pusi, bet tur ir iesaistīts gan arī tas terapeits, varbūt galvenais treneris, varbūt klubs, viss pats par sevi. Un skaidrs, ka visi jau no savām pusēm dara pēc iespējas labāk. Un tā, ka viņš ir nonācis mums, piemēram, tajā pozīcijā, mēs vērtējam, mēs dzirdam tos apkārtējos apstākļus, ievācam iepriekšējo informāciju, un tieši tajā brīdī mēs novērtējam, kā tad šobrīd ir un kā mēs tagad visvairāk varam palīdzēt. Un skaidrs, ka dažkārt ir tā, ka tieši tas, ko šobrīd ir jādara, tas atšķirās tas, ko vajadzēja darīt īstenībā pirms nedēļas. Un mūsu interesēs vienkārši tas pamats ir, lai spēlētājs būtu vesels. Ja, un mēs esam tajā posmā. Skaidrs, ka pienāk brīdis. Mēs varbūt spēlējam par olimpisko zeltu, ja, un tad vienkārši no visām pusēm ir jāzina, galvenajam trenerim jāzina, kādi ir riski, tam spēlētājiem jāzina, kādi ir riski. Mēs izstāstam, mūsu uzdevums ir izstāstīt tos riskus, un bieži vien arī klubā, viņš spēlē par Eirolīgas vienam Final Four, un viņam ir kaut kāds brīdis, kad vienkārši varbūt pievērt acis uz to kaut kādu sīkumu, kas, zinām mērā, ir kaut kāds risks,
bet tai pašā laikā vienkārši tas ir augstākais, kur mēs esam. Tā kā tie apstākļi ļoti atšķirīgi, vienkārši un tie brīži, kad mēs tos kaut ko mēs skatāmies, izvērtējam arī atšķirīgi. Tā kā svarīgi saglabāt vienkārši to galvu no visām pusēm, kad nav tā, ka kaut kur ir slikti, kaut kur ir labi. Vienkārši dažādas lietas, vienkārši, ko mēs skatāmies. Tā. Jā, komandas snieguma rezultāti un spēlētāji tādu tā arī devumu laukumā ietekmē daudz faktoru. Un viens no tiem galvenajiem ir vienkārši tas, ka spēlētājiem jājūtās labi. Ja, un kāpēc viņam kā viņš var justies labi? Tas iespējams viss sākās ar komunikāciju. Ar to, kad ir skaidrs zināms tas process, ir skaidrs zināms kaut kādas rehabilitācijas fāzes vai treniņa fāzes, lai viņš saprot, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Un ja sportists to saprot, tad iespējams arī atdeve ir labāka. Ja atdeve ir labāka, tad arī tas iegūms būs labāks. Un tas cerams arī kaut kādā veidā ietekmēs to rezultātu. Tā kā ir ļoti grūti pateikt, kas tieši kurš faktors visvairāk ietekmē to rezultātu. Bet tas nav iespējams sasniegt augstu rezultātu, ja spēlētājs nejūtās labi komandā vai nejūtās pārliecināts par savu veselību vai nav pārliecināts par kādu personāla spējām un prasmēm darīt savu lietu labā līmenī. Jā, jūs laikam abi izcēlāt svarīgu faktoru, ka bieži vien jau tur tas vietējais Mārtiņš Pulvers varbūt ir devis ļoti labu ieteikumu, bet patiesībā treneris grib, tagad ceturtdien mums svarīgs derbijs ir. Varētu doties laukumā. Tas jau arī no Latvijas izšķirtināt. Es domāju, bieži vien varbūt pat nav nemaz tik vienkārši. Ja pats spēlētājs neapzinās, ka viņš tāds šaha kauliņš bezmazliet tur ir. Konteksts ir ļoti svarīgs. Un, ja tas, piemēram, ir sezonas vidus un nav mazsvarīgu spēļu, bet ja ir kāda spēle, kas varbūt nav tik liels nozīmes, tad to spēlētāju var, piemēram, mēs plānojam tur 2 nedēļas, mēs tās 2 nedēļas varam paņemt, bet ja mēs runājam par kaut kādiem play-offiem, kur katrai uzvarai ir nozīme, tur būs, var runāt, mēs kaut kādā veidā varbūt riskējam, bet mēs saīstam tās 2 nedēļas, piemēram, uz nedēļu. Jebkurā gadījumā jāstāsta situācija diena no dienas, mēs varam uzlikt plānu mērķi, bet tāpat mēs katru dienu pastamies, kur mēs ejam, vai mēs ejam pareizā virzienā, ja ejam super, ja mēs neejam, kur ir problēma, vai mēs nepareizās rehabilitācijas programmas izmantojam, vai vingrinājums, vai vienkārši mēs neesam sapratuši, kas pa vainu ir īsti. Labi, atgriežamies tad augustā, jo tādā brīdī tuvāk pirms pasaules kausa sākuma man ir pirmkārt jāprasa, kāda bija jūsu reakcija, kad dzirdējāt par sižetu, par burgernīcas apmeklējumiem, par lieko svaru. Kā jūs to uztvērāt? Es nezinu, man tas uzjautrināja īstenībā. Viss tas tāds kaut kāds tāds ažitāžs, kaut kāds tāds burbulis un skaidrs, kaut apmainās informācijā. Un es to nekur neizlasīju. Es to tā kā iekšēji komandā, kad dzirdēju kaut kādus jokus, es sapratu, ka kaut kas laikam apkārt klīst. Es neesmu tāds cilvēks, kas tur sociālos tīklos sēž vai kādu. Es diezgan bieži palaižu tās pirmās informācijas viļņus vienkārši garām. Un, man tas vienkārši uzjautrināja. Mēs tā iekšēji vienkārši sapratām, ka kaut kādas lietas notiek apkārt, ka komanda ir svarīgāka. Tas bija manas tādas pirmās tādas sajūtas. Varbūt tā pirmais tā likās, kurš tad tur cilvēks iet uz burgernīcu vai kas, vai tas kaut kas tas slikts pēkšņi ir. Es domāju, kas tad tajā ir slikts īstenībā, ka cilvēks aiziet iet burgeru. Tā tas var noderēt, ja arī tādā sagatavošanās. Noderēt, tas tā normāla, man liekas, situācija. Tad mēs varam sākt diskutēt, cik tā burgers vispār ir slikts, ja, un kurā vietā, kas ir sliktāk un labāk. Un tad tas pats arī par liekiem kilogramiem. Man iepriekš arī uzdeva žurnālisti tieši līdzīgi jautājumu, un es teicu, ka es nezinu neviens sportists, kurš neatnāca gatavojies. Ja tur runā, piemēram, kaut kādu sliktāku formu vai tam līdzīgi, man liekas, tas tāds, neviens to nevar pateikt. Ja, vienkārši skaidrs, ka katrs atnāk vienkārši savā gatavībā, bet, ir iepriekšējie apstākļi. Tā kā Oskars teica, jāskatās no konteksta, vienkārši cik daļai beidzās nesen sezona. Skaidrs, ka viņam kāds brīdis jāņem brīvs, un viņi pakāpeniskāk sāk trenēties vienkārši savādākā intensitātē. Citiem laicīgāk beidzās, viņi citā intensitātē jau ir gatavi trenēties, un tad mēs viņus saņemam katru savādāku, un tad mūsu uzdevums vienkārši likt viņus kopā pēc iespējas vienkārši, lai viņi tuvāk būtu tā intensitātei, ko mēs vēlamies redzēt laukumā. Tā tas ir, bet tās pārējās lietas, ko rada žurnālisti, tas uzjautrina vienkārši. Citiem vārdiem sakot, Oskar, tas savā ziņā tad nav nemaz tik liels pārsteigums, ka kāds augusta sākumā, teiksim, ir dažus kilogramus no optimālā svara. Bieži laikam jāmin tāds vārds, ir jāstāsta no konteksta. Un tas konteksts ir tāds, tas konteksts ir tāds, ka mums jāsaprot, ko spēlētāji ir darījuši pirms tam. Kādam sezona beidzās aprīlī. Kāds bija traumēts februāra beigās, gāja rehabilitācija. Kādam sezona beidzās jūnija vidū.
Ja, kāds dabūja tikai 1 nedēļu atpūsties. Kāds jau varēja saulēcīgi gatavoties. Un tad kādam bija rehabilitācija, un rehabilitācijas laikā viņš nevarēja augstas intensitātes treniņos pielīties. Līdz ar to tas ir pilnīgi normāli, ka tajā brīdī tas liekais svars kaut kādā normas ietvaros uziet augšā. Ja, ideālā gadījumā mēs, protams, gribētu dzīvot perfektā pasaulē. Visi atnāk, visi bez traumām dzīvo, atnāk gatavi, perfektā formā. Jo ne tālā pagātnē, 10, 15 vai cik gadus atpakaļ bija tā, ka vasara bija domāta priekš uzspēlēt futbolu, uzspēlēt pludmales volejbolu, atpūsties. Tā, kad sākās pirmszona, tad ir pirmā reize, kad gan arī bumbē pieskārāmies. Tā situācija ir pilnībā mainījusies krasi, un spēlētāji ir ļoti apzinīgi. Viņi saprot, ka tas primārais vasaras darbs ir savas veselības kārtībā, ja bija kādas sūdzības. Nākamais darbs, ja mēs esam veseli, tad mēs domājam par kaut kādu progresu, jo tomēr sezonas ietvaros tas darbs vairāk ir uz komandu. Jebkurā gadījumā mēs cenšamies ar to individuālo pieeju, bet vasarā tas individuālais iegūms var būt daudz lielāks, kā tas var būt sezonas laikā. Tā kā arī jāsaka, ne viss nav ne balts, ne melns. Arī kaut kāda ažiotāža, tas nozīmē, ka cilvēki tomēr interesējas, ja raksta vai labas lietas vai sliktas lietas. Bet, piemēram, arī kaut ko tur minēja, ka, piemēram, bija kāds pat pieņēmies svarā. Arī jāstāsta no konteksta, varbūt mēs gribam, lai svarā pieņemās, ja ir pārāk mazs svars. Tā kā tas viss ir, mēs redzam ciparu vai kaut kādu tekstu, bet kas aiz tā viss slēpjas un kāds ir īstenībā tas mērķis. Jā, tad laikam katram 12 vajadzētu detalizēt iet cauri, lai mēs varētu kaut cik izsecināt, kuram kā vajadzētu būt tas var. Vēl viena tāda lieta, kas gan jau plaši tika apspriesta, kur no ārpus arī grūti ir iedziļināties un saprast, kāda ir tad reālā situācija. Kā plus mīnus tādā fiziskā ziņā bija ar izlasi tajā daudz apspriestajā spēlē pret Lietuvu, kur tā -30 gan jau bija daudziem no malas skatoties augsta duša, kur mēs tiekamies ar pasaules līmeni un dabūjam iekšā. Vai tur mums realistiski bija tajā vakarā, cik jūs gan jau pietiekami precīzi atcerieties no tādas fiziskās, funkcionālās gatavības precīzāk turēties pretī? Vai tas arī kaut ko parādīja vairāk? Jā, atkal atgriežoties pie tā, kas veido rezultātu. Un, bieži mēs klasiski, ja spēle neiet no rokas, fiziskais slikts. Sēžam mājās. Tā nav pirmā reize, kad mēs to dzirdam. Jā, bet to rezultātu tiešām veido tik daudz tie faktori. Ja mēs skatāmies tādu 4 galvenos atdalītu, protams, būtu tā fiziskā puse, būtu taktiskā gatavība, piemēram, vai mēs esam sagatavojušies pretinieku spēles stilam, ir tehniskās spējas, piemēram, kādas ir mūsu tehniskās spējas, salīdzinot ar pretinieku, un certā būtu mentālā puse. Ja? Kaut kur mēs varam atrast arī lietas, piemēram, par atjaunošanos, par laika zonu maiņām, par pretinieku maiņām, par daudz dažādu faktoru to visu ietekmē. Iepriekšējās spēles mums īstenībā tas sagatavošanas cikls bija ļoti labi izveidots, kad pēc būtības visas pārbaudas spēles līdz Taivānai bija Rīgā. Līdz ar to mēs varējām tiešām fokusēties uz kvalitīvu treniņu procesu. Un tad mēs aizlidojām. Pirmā spēle mums arī īstenībā bija grūta par spīti tam, ka mēs vinējām Puertoriko, jo tomēr tas ceļš bija garš. Ja nemaldos, atvainojos pārtraucu, ceturtdienā lidojāt, jau sestdienu vakarā vai svētdien spēlējāt? Bija tā, ka spēlētāji lidoja par 14 stundām ātrāk, lai viņiem būtu vairāk laika atjaunoties. Viņiem arī bija attiecīgi recovery treniņš, svarīgi, ka tāds zemes intensitātes treniņš, lai viņi ātrāk adaptējās tai vietai. Mēs tad stāvs lidojām nedaudz vēlāk, un bija Puertoriko spēle, un mēs zinājām, ka tādi faktori noteikti ietekmē to visu, bet jebkurā gadījumā mēs gatavojamies, lai to spēli uzvarētu. Un līdzīgi arī Lietuvas spēli mēs, protams, gribējām uzvarēt un parādīt, kādi mēs esam, bet tajā pašā brīdī mēs apzinājāmies, mēs vēlējāmies stipru pretinieku tieši pirms pasaules čempionāta, un savā ziņā tas, ka dabūjām pa dibenu savā ziņā, es domāju, ka tas par labu pat nāca īstenībā mums. Jums tas abiem bija pārsteigums? Tad būtībā tur kaut kāda bedrīte varēja sanākt? Vai tik ļoti nevajadzētu vērst? Jā, bedrīt varbūt emocionālā drīzāk tā, ka mēs dabūjam pa 30, nevis fiziskā, jo fizisko ir diezgan salīdzinoši viegli, jo to var izmērīt. Piemēram, ja mēs runājam par kaut kādiem fiziskiem testiem, tās ir sekundes, milisekundes, mēs varam slodzes definēt, un to ir diezgan viegli izskot. Emocionālais, tas nospēlējam labi, viss mazāk lietas sāp, jūtamies labāks miegs, uzreiz viss liekas labāks. Zaudējam kādu atbildīgu spēli, varbūt pašam negāja spēle no rokas, kaut kas tur arī, varbūt tur ģimenē kādas lietas nav tik labas, un uzreiz ir daudz grūtāk atjaunoties. Un tad arī tas ietekmē to fizisko pusi, un liekas, tur spēlētājs lēnāks, tur pieņem nepareizos lēmumus. Tā kā, tas ir tiešām jāstāsta padzināt arī ne tikai uz komandu kopskatā, bet uz katru to spēlētāju individuāli.
Iverts mīnu par šo visu? Nē, es absolūti piekrītu, kā Oskars ļoti labi izteicās, kad tik daudz tie apstākļi, un es domāju, ka mēs varētu tā kā ķīdāt, runāt, tā kā filozofēt apkārt. Mēs varam arī kaut kur konkrēti vienkārši pateikt, bet par Bēdri vienkārši jautāju to jautājumu. Tas ir tāds, man liekas, ļoti klasisks, tāds iesakņojies un tiešām, un tas, tas apliecina arī, ko Oskars sākumā vienkārši teica, jā, mēs slikti spēlējam, mēs sliktā fiziskā sautībā uzreiz, mēs kaut kādā bedrē. Tā īsti nav, atkal, tā kā Oskars pieminēja, tie 4 faktori, viss ietekmē, visas tās lietas, treneri regulāri saka, šis nav atlētisks, šis nav ātrs spēlētājs. Uz basketbola laukumu es saku, bet varētu būt īstenībā tā, ka tā nav mūsu izlasē, bet es saku, piemēram, kuru viņš visātrākais, piemēram, 20 metros. Īstenībā bez bumbas. Paņem bumbu, viņam ātrums samazinās. Tātad tā tehniskās spējas īstenībā samazina viņam to ātrumu. Ja? Pēc tam viņam vēl pieliek kaut kādas taktiskās lietas, vienkārši, kaut kas viņam parunā fonā, vienkārši tev jāievēro šis, viņam ātrums vēl nokrītās. Tas nozīmē, lai viņš uz laukuma izskatītos ātrs, viņam jāspēlē diezgan vienkārši basketbols. Un tad viņam vēl mentālo pusi vienkārši to motivāciju pieliek vienkārši klāt vai kas, un viņš vēl, vai viņš dara to ar pilnu atdevu vai nedara pilnu atdevu. Un beigās mēs tos faktorus saliekam kopā. Es varu izmērīt, vai viņš ir ātrs vai nē, bet jūs no televizora skatāties, vienkārši liekas, tas knapi velkās. Bet varbūt tās pārējās 3 lietas varbūt to vienkārši ietekmē, nevis tā fiziskā puse. Un skaidrs, ka mums iekšēji jāatbild uz to jautājumu, kas viņam ietekmē. Mums treneriem ir tā atbildība vienkārši, ka katrs tikai mums tā pateicīgi ir, ka mēs esam tajā sfērā, ko ir viegli mērīt. Tad taktiku. Es domāju, ka jo augstāks klases treneris, viņš arī saprot, vai tā taktika viņam ir, cik pret to grupu viņa ir sarežģīta. Tehniskās jau ir grūtāk īstenībā novērtēt, jo tas ir ļoti subjektīvi. Mēs redzam, skatāmies mūsu labāko spēlētāju, viņš ir tehnisks. Cik tehnisks pret to nākamo spēlētāju. Tad to ir ļoti grūti arī pasaules sportā. Daži ne tikai basketbolā, bet citos sporta veidos grūti novērtēt. Kā mentālo pusi, mēs skatāmies uz to ķermeņa valodu, vēl kaut ko. Tā ir ļoti grūti, tas ir ļoti subjektīvi. Jūs vispār, man radies iespējas, ka jūs neesat tādi pārāk stresaini cilvēki. Esat mierīgi, vai jūs piekrist abi? Jautājums, kādā situācijā? Jo, tomēr tas augusts, es domāju, arī jūs karjerās, dodoties pasaules kausu, tas ir relatīvi tāds unikāls notikums. Labi, skaidrs, strādāts ar klubiem, viss kaut kas redzēts, arī ar izlasēm neskatāmies reizes, bet pasaules kausa ir pasaules kausa. Un tam šoreiz līdzi nāk tur Vācijas žurnālists tvīto, tur Bostonas Celtics atbrauc ciemos pastīties uz Kristapu. Tādā ziņā stresu jutāt pirms pasaules kausa? Cita veida. Viens ir, mēs par spēlētājiem daudz runājam. Viņam pirmais pasaules kausa tā, bet jums jau arī tas tāds. Es domāju, ka ar to sagatavošanās ciklu ir salīdzinoši vienkārši, jo tas mums nekas jauns nav. Varbūt mainās kāds spēlētājs, mainās turnīrs, kurā mēs spēlējam, bet basketbols paliek basketbols. Tajā brīdī, kad vismaz es personīgi nokļuvu pasaules kausā, Āzijā, tas vibes, tā sajūta ir nedaudz savādāk, un tas iedod tādu citu sajūtu. Bet, jebkurā gadījumā arī Latvijas valsts pārstāvot, tas uzreiz ir tāds gan lepnums, gan arī atbildības sajūta, un tas iedod tā kā papildus slogu. Un tas, cik fokusējušies spēlētāji bija uz to pirmo Libānas spēli, tas bija, tiešām bija prieks no malas skatīties, jo man gribētos teikt, ka mēs likām viņiem izskatīties sliktāk nekā viņi īstenībā bija kā komanda. Tas varbūt savā ziņā arī sakrīt to, ko Ivars teica, jo man bija tā laime vai nelaime skatīties daudzās Libānas izlases spēles. Pēc tam radās iespējas, ka tā Latvijas un Kanādas pirmkārt tālmetieni, kas neļauj viņiem skriet, un otrkārt kaut kāda mūsu fiziskā gatavība, tas ir tas stāsts, par ko tu teici, kad viņiem ļāva pret Franciju un citām komandām varbūt parādīt mazliet to tehniku. Mēs redzējām, ka nav jau arī viņi tik tā funkcionāli slikti gatavi. Vienkārši tie Latvijas trumpi lika viņiem, pat, kā tavos vārdos sakot, nespēt parādīt savu tehniku. Skaidrs, ka nebija augstākā tur varbūt gatavība dažiem spēlētājiem, bet arī viņiem bija kaut kāds pasaules līmenis. Jā, noteikti. Nezinu, 11 gados un īstenībā basketbolā vēl ilgāk ir kaut kāda acis uz basketbolu man noteikti ir. Un es nemēģinu būt basketbola treneris, bet es paskatos to basketbola spēli, man liekas, nav slikti. Mēs īstenībā ar Oskaru bijām istabiņā, un treneri bija kopējā čatā tur kaut kāda video par Libānas spēli un tam līdzīgi, un to kopējā spēli. Un es uzliku, vienkārši skatos, un es tā Oskaram saku, laba komanda. Jā, īstenībā laba komanda. Un tāds
Tie spēlētāji, protams, nepazīstami. Bet, bet tāds tu tā kā skaties, tu īsti nevari saprast, pret ko viņi tur spēlē, kas ir tas, kāds tas līmenis ir. Bet katrā ziņā tā bija neziņa. Man liekas, arī cik es basketbola treneriem esmu dzirdējis tās intervijas, ko viņi saka, vai iekšā mēs runājam. Tas bija tāds nezināmais, uz ko mēs gājām, un arī kā visi reaģēs. Bet tas, kā Oskars saka, ka tāpat nākamais, ka mēs redzam tos spēlētājiem vienkārši to fokusu, un tas ir tas personīgi, ko es gribu redzēt vispār sportā kā tādā. Vienkārši to lielu fokusu, to lielu atdevi. Ja, tas ir tas, kas man rada kaut kā to prieku. Un par mieru runājot to iepriekšējo jautājumu, pašā sarunas sākumā varam atgriezties. Tas bija pirmais, ko mēs ar Oskarismā satikāmies. Man liekas, ka tā bija tāda Oskaru iniciatīva. Viņš teica, ok, aiziesim vienkārši pusdienas iest, vienkārši kaut ko parunāties. Un tā bija man tāda pirmā sajūta par Oskaru. Īstenībā, jā, ok, tāds mierīgs cilvēks, nezinu, tāds pragmatisks, nezinu, vai pareizi to vārdu lietoju, bet tā, kad strukturēt vienkārši mēs tur parunājam tam līdzīgi, bet tāds tas miers. Ja, kas man liekas, man bieži vien tādi atbaida tādi ļoti ekspresīvi cilvēki, kas vienkārši tādi liekas tādi ļoti emocionāli tas un tas. Jā, bet viņš tā tiešām tā mierīgi, un tas, man liekas, ka arī mūs iedeva to tādu papildus ticību, ka ok, ejam kopā, daram, varbūt mēs varam kaut ko kopā vairāk vienkārši izdarīt. Ja man tā pārliecība noteikti, ka kopā var vairāk, bet vai tas otrs cilvēks ir tas, ar ko tu kopā vairāk, tu līdz galam to nezini, bet tā sajūta uzreiz no tās pirmās sarunas radās. Tā kā tā, pa mieru. Tev gan jau sanāca komunicēt pietiekami daudz to pāris dienu laikā ar Bostonas Celtics fizioterapeitu. Vai kaut ko sev varēja paņemt no tādas pieredzes? Jā, tas, ka viņš neņem vērā, kad man ir rīts vai nakts, un viņš man tāpat raksta. Gan jau nereiķināt tās 7 stundas tā pirms katra vācapziņas tā, cik būs iverams. Es domāju, ka viņš rēķināja to, ka es uzreiz nevarēšu atbildēt, ka mums būs vēl spēles vai vēl kaut kas treniņu process. Viņš vienkārši ļoti labi saprot to virtuvi, kā tas notiek, vienkārši process, un kad man ir laiks, es atbildu. Vai es varēju kaut ko paņemt? Noteikti mēs centāmies paņemt vienkārši pēc iespējas vairāk. Ar viņu arī komunicējām, ka viņš bija uz vietas, skatījāmies vienkārši to Bostonas sistēmu iekšā, viņš mums parādīja. Gan tāds vienkārši liekas, kā viņi liek tur grafiku, kā tas izskatās vizuāli, jo Latvijā mēs tādas lietas arī gribam realizēt, tā kā sistēmiski parādīt kaut ko. Es domāju, ka mēs arī daudz ko viņam varam parādīt un iedot to, ko mēs jau esam radījuši. Varbūt visa pasaule to nav redzējuši, un viņam ir tāda pozīcija, kur noteikti mēs no viņa skatāmies tā kā uz augšu. Bet viņš bija ļoti, ļoti sakarīgs cilvēks. Un noteikti arī izturējās pret mums arī tā, ka viņš varētu no mums iegūt jautājumus. Tāpat tāda sinerģija bija tāda appusēja, tas vienkārši uz abām pusēm gāja. Bet mēs zinājām ar Oskaru, ka nezinu, cik daudz reizes mums būs tāda iespēja vienkārši kaut vai redzēt iekšēji, kā tas Bostonas Celtics vienkārši viss plāni, viss izskatās. Un mēs ķērāmies pie darba, jautājām. Jā, nebijām tie latvieši stāvētāji malā, bet uzreiz vienkārši prasījām, lūdzu parādi, cik tu vari. Protams, visu jau viņš noteikti nedrīkst rādīt. Tā ir kaut kāda darba struktūra, ja izceļās. Agrāk es būtu kautrējies, bet es tāds diezgan tieši jautājums uzdevu tiešām. Bet tā ir darba struktūra, es pareizi saprotu? Gan par visu, mēs esam tiešām, mums ļoti patīk tāda sistematizēšana, jo tas palīdz veidot to, ka tā kvalitāte procesa nav atkarīga tikai no viena vai no diviem cilvēkiem. Uzreiz tā komanda vai uzņēmums var būt lielāka ieguvēja, un tāpēc mēs uzdevām tādus tieši jautājumus saistībā, kā viņi veic rehabilitācijas, kādi viņiem ir protokoli, kādas pie kaut kādām konkrētām traumām, tur ir kādus testus viņi veic, kā notiek komunikācija, cik liels stāvs ir, kurš par ko atbild. Tā vienkārši, jo mēs jau arī no jebkura cilvēka var iemācīties, īpaši no tādiem, kas tomēr strādā augstākā līmenī. Man gan ir, diemžēl, tādas mazas bažas, ka gan jau pa kaut kādu daļu jūs kaut cik sapratāt, bet tur arī slēpjas tas fakts, ka viņiem ir tāda 10 Oskaru un Iveru vai ne tajā stafā, un tas arī palīdz lielāku darba apjomu paveikt. Kas ir gan jau tāda liela atšķirība. Jā, es teiktu, ka tā starpība nemaz starp NBA vai starp augstu līmeni Eiropā nav liela. Tā lielākā starpība ir resursi, un tie resursi var izpausties cilvēciskajā faktorā, darba rokās, un tas var izpausties finansiālajā pusē. Ja, jo arī mēs esam, kā izzinām, mēs esam vairākas tādas jaunas, inovatīvas lietas mēģinājuši aizsākt īpaši no testēšanas puses, bet pagaidām savā ziņā daļa lietas mēs vēl neesam gatavi uzņemt, ja, jo tas ir pārāk specifiski. Kāds konkrēts tests, kas, piemēram, izmaksā summu X?
Jā, es domāju, par tām finansēm vairāk tas ir piemēram tehnoloģiskas iespējas. Vienkārši skaidrs, mēs piemēram arī arēnā mums ir piemēram tāda ierīce, trenažieris vienkārši ko izmanto, viņš tā, ļoti forša. Un apmēram nākamajā dienā viņam Bostonā viņš ir. Jā, tas ir tik vienkārši, viņš maksā. Tas bija piemērs vai ir tāda reāla ierīce? Es nezinu, vai viņiem ir, bet viņš teica, ka mums noteikti vajadzētu šādi izmantot. Jā, tā kā procesā tas tiešām atvieglotu man to pašam darbu, to rehabilitācijā. Es atvainojos, tu vari pastāstīt, kas tāds ir? Tas būs tehnoloģija reklāma. Vienkārši mums... Kaut vai idejiski, jā. Jā, respektīvi, mums arēnā Rīga mums bija sava svaru zāle vienkārši uztaisīta, un tur bija pāris tehnoloģiskās ierīces. Piemēram, šajā brīdī bija tā spēka platforma, nevis spēka platforma, bet forceplate. Nevis. Jā, kad spēka platforma iebūvēta iekšā trenažierī vienkārši, un tur tāds sistēmiski, tu visu laiku treņu procesā vari redzēt līdzi, vienkārši tu spied ar kādu spiedienu, tu dari vienkārši kādas tev pretestības ir vajadzīgas, un tur ir dažādi režīmi, piemēram. Un skaidrs, ka tev uzreiz nāk kaut kāda atgriezniskā saite, un vienkārši tas palīdz. Skaidrs, ka viņam līdzīga tipa ierīces, bet tur tā bija tāda diezgan jauna lieta. Līdz viņiem vēl vienkārši tas nebija nonācis tieši varbūt tā kā šis modelis, viņam bija savādāk. Es to stāstu nezinu apakšā, bet skaidrs, ka viņi tā, šis ir tāds noderīgs un ērts lietošanai. 6 savējos modeļus varēs aizstāt ar 7. Un par to resursu, ko Oskars minēja iepriekš par to testēšanu, par tehnoloģijām, mēs jau varam iegādāties, un es saku, ka mūsu zināšanu un, piemēram, tas līmenis, ko mēs ieliekam, piemēram, tajā testēšanā un kādā veidā mēs varam to materiālu radīt, es domāju, viņš ir ļoti labā līmenī. Un mēs arī ar to varam mierīgi padalīties Bostonā, un viņi, es domāju, arī tā, interesanti, ka jūs tā skatāties, un tad mēs varam tur sākt diskutēt. Bet mums jau sabiedrība nav gatava tam. Mums var būt pāris augsta līmeņa sportisti, kas varētu pirmkārt to atļauties, un arī no trenera puses vienkārši, cik daudz ir gatavi iedziļināties tādā veidā tajā procesā. Jo mēs jau skatāmies, mēs jau priecājamies par to, lai lielākā daļa sabiedrības vispār iesaistās fiziskajās aktivitātēs. Jā, lai mums no tās masas vienkārši, vismaz tie atsevišķie sportisti, kļūst par augsta līmeņa sportistiem, un uz viņiem nāk skatīties arī. Ir tie cilvēku pieplūdums, un tas jau arī raisīs, un tad mēs jau varam izdomāt visu kaut ko, bet ja to cilvēki vienkārši negrib lietot, viņiem ir jāsāk ar to, ka viņi vispār sāk kaut ko darīt. Jā, un vispār būtu klubi un jā, tieši tā, un tas arī to radīs. Es domāju, tajā pašā augšā, mēs tajā piramīdas augšiņā esam. Jā, tās mazās tās lietiņas, vienkārši tās nianses, kas var mainīt, bet mums jāsāk ar to, ka vienkārši vispār cilvēki kaut ko dara. Tā. Atgriežoties pie pasaules kausa, kāds jums, es pieņemu daudz cilvēku, es ceru, noprotu, ka jums gan jau sākās, tas ir agri no rīta, beidzās vēl vakarā, jums arī tādās grupiņās tas darbs bez mums sadalīts vai nesavā ziņā. Es pieņemu, tev Ivar no rīta Kristaps, Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns, tāda viena komanda, tad vēl nāk īstā komanda, tad tajā arī gan jau atsevišķi slodzes liekams ir. Cikos cēlāties? Oskars arī, protams. Cēlos nedaudz vēlāk. Bet pats sākums īstenībā tas darba sadalījums. Ja, lai tiešām katrs speciālists un personāla pārstāvs zinātu, par ko viņš atbild un kāda ir viņa pienākuma. Un Ivars noteikti var plašāk par saviem pienākumiem pastāstīt. Viņš vairāk atbildēja par spēlētājiem, kuri bija traumējušies, kas bija atbraukuši arī līdzi, veica rehabilitācijas posmus. Es vairāk atbildēju par spēlētājiem, kuri ir veseli. Un tad, ja kādam no pirmās vai otrās grupas bija nepieciešams kādas speciālas programmas, atjaunošanās metodas vai masāžas vai kompresijas zābāk vai kas tamlīdzīgs, tad to vairāk gāja caur medicīnisko stāvu. Jā, tas grafiks nedaudz atšķirās. Cikos cēlāmies, tas ir kā, kuru tiešām tas ir atkarīgs vienkārši no mūsu tā grafika un jāsaprot, ka starp pirms spēles, pirms Itālijas tas miegs nebija daudz, jo vienkārši mēs sapratām, ka ir kaut kas jāizkustās. Skaidrs, ka miegs ir prioritāte un to mēs uzsveram. Mēs mēģinām saprast, kā mēs spēlētājiem varēs nodrošināt pēc iespējas vairāk miega, bet tajā pašā laikā mums kaut kā ir jāiekustās, lai mēs samazinātu gan traumu riskus, mēs būtu pēc iespējas labāk arī sniegu varētu parādīt uz laukuma. Bet viss tas pārējais, kur paralēli man bija sākumā vienkārši bija ar Jānu un Kristapu, un diemžēl pēc tam arī ar Dairi.
tas bieži vien bija tā kā paralēli vienkārši ar to pārējo grupu, vai nu mēs nācām ātrāk, vai mēs pat kādreiz 2 reizes trenējāmies vienkārši dienā. Un tā, viņi gāja paralēli, vispār tā kā paralēli tai komandai. Un tad tik daudz vienkārši kā komandā arī, protams, gadās kaut kāds sasitums vai vēl kaut kas, vai kāds spēlētājs tiešām lūdz tā kā kāda ekstra lietas vienkārši vajag padarīt, un tur es uzreiz pieslēdzos, vienkārši palīdzēju ar Oskaram, ar lielāko grupu, un ar viņiem vienkārši atsevišķas lietas vienkārši vai kaut ko vajadzēja pamainīt, jo lai gan mēs bijām liels personāls, bet tāpat vienkārši tev ir īsā brīdī diezgan daudziem cilvēkiem jāpalīdz vienlaicīgi. Un lai mēs gribam pēc iespējas mazāk viņus trobelēt pa dienas garumā, vienkārši, un tad tajā brīdī īstenībā vajag ļoti lielu tādu pieslēgšanos, tā kā mēs tāds fokusu. Oskars man pasaka, ok, vai varēs palīdzēt tur, un es mēģinu palīdzēt tur, jā, viņš pats nodrošina citas lietas. Tā kā mēs būtu, piemēram, vēl 2 cilvēki, es domāju, ka mēs tāpat izmantotu to resursu pilnvērtīgi. Okay? Grūti, es domāju, iedomāties, vai rezultāts būtu labāks, ja tas beigu rezultāts. Bet katrā ziņā spēlētāji to tā kā tajās mazajās lietiņās arī būtu labāk, tā kā vēl izjutuši. Okay? Niansēm jau nozīmē. Sanāca novērot, piemēram, tādu Spāņu uz Eiropas čempionātu pagājušajā gadā ceļoju. Man izstājās uz ACE 2 reizes lielāku sastāvu nekā tur tie paši Gruzīni vai kas tur. Šajā kausā viņiem bija 3 fiziskās treneri. Redz, jā, kas arī gan jau parāda to, kāda viņiem ir iespējas tērēties. Viena no patiešām mīļākajām teorijām, ko es dzirdēju pasaules kausa laikā, vai pat īsi pirms, ir arī no vienas VF leģendas, ka varējām pieteikt Kristapu, kā 12 no spēlētāju, visu laiku uzturēt tādu iespēju, ka viņš varētu vienā brīdī pēkšņi spēlēt. Kaut kā mēs aizcīnīsimies līdz finālam, tad finālā aktivizējam Kristapu Porziņu, viņš dodās laukumā, Latvijai zelts. Kaut kādā kosmiskā scenārijā līdz finālam tas būtu bijis iespējams. Es atbildēšu. Jā, tas, atkal mēs atgriežamies pie tā, ko iepriekš minējām par tām 4 pusēm – tehniskā, taktiskā, mentālā un fiziskā. Neapšaubām, Kristaps ir superklases spēlētājs. Viņš mums komandā arī pacelt noteikti tādā citā dimensijā, bet tas nenozīmē, ka mēs tur labāk spēlētu. Vienkārši tā dimensija būtu cita. Bet atgriežoties, vienkārši tas līmenis nav slikts. Tas līmenis nav pa zemu Kristapam. Es domāju, ka viņš tādā veidā mēs varētu runāt, ja mēs piedalītos kaut kādā zemākās raudzes kaut kādā turnīrā, un varbūt tas nav izlešu turnīrs, kur kāds spēlētājs vienkārši pēc ilgākas laikas nespēlēšanas pēkšņi var ierutēt tādā tik svarīgā spēlē un tādu ļoti lielu pienesumu nest. Mēs tādas lietas vispār neapsveram. Tas nav reāli. Es pusi pa jokam. Jā, tas ir tāds, vienkārši tā atbildot uz to tā kā joku. Skaidrs, ka teorijā kaut kas tāds vispār ir iespējams, bet cik tas reāli kaut ko mainītu, tas ir, to var tikai spekulēt, diskutēt, mēs šādās sarunās varam parunāt, bet cilvēkiem jāsaprot, tas nav tikai saistīts ar to, vai esmu vesels vai nē, jā, bet tas ir saistīts vienkārši, vai es vispār, jo tādu intensitāti, kā basketbola spēlē, ir ļoti grūti dabūt treniņu procesā, un kur vēl intensitāti spēlē, kura kaut ko nozīmē. Okay? Tā pavisam, tā kā, jebkurš spēlētājs, kurš ir spēlējis augstā līmenī, vienkārši pateiks, kā viņš jūtās treniņā, vienalga, cik grūts tas treniņš vai kāda intensitāte nodrošina komandas biedru vai treneris, un kāda intensitāte, play-off spēlē, kas kaut ko izšķir pēdējā momentā, vēl kaut kas. Tam īsti tu treniņu procesā īsti nevar sagatavot, un kur tā vēl es uz kušetītes vai tur uz svaru zālītē, tas ļoti tāls ceļš līdz tai reālai spēlē. Es atceros, Oskar, tu pēc laikam tās Francijas uzvaras, pirmās super lielās uzvaras, manam vārdu Reinim teica, ka Latvijas izlase jau nevar atļauties tā braukt uz turnīru, un tagad tur rēķināt, ka mums svarīgākie mači būs sazin kurā kārtā, arī atgriežoties tajā realitātē, mēs vispār nezinājām, cik tālu mūs tas pasaules kausa aizvedīs. Un redz, beigās no malas radās iespējas, ka mēs tā arī līdz tiem lejšiem tikām bez tādiem lieliem fiziskās gatavības kritumiem, kāpumiem. Un tāpēc jautājums tev ar ekspertāts, kā tad bija, vai mēs patiešām tā līdz Lietuvai pierādījām sevi, ka esam gatavi tā nospēlēt vienā līmenī? Vai tev uz savu aci, tu redz, ka tomēr tas nav viss tik ideāli, cik izstās no malas? Jā, mēs pirmo reizi bijām pasaules kausā. Jā, mēs bijām attiecīgi tur, kur mēs neesam bijuši līdz tam. Un mums katra spēle, arī kā galvenais treneris Luka teica, ir katra spēle kā fināls. Jo, piemēram, ja mēs to pirmo spēli būtu zaudējuši, viss. Tālāk netiekam. Ja mēs otro spēli zaudējuši, arī tālāk netiekam. Tā kā mums jau bija jābūt tiešām, tā teikt,
top shape'ā, jābūt spējīgiem parādīt labāko sniegumu. Un tad tālāk jau ir kāpumi, ir kritumi. Ja? Tas ir dabīgi. Tie kāpumi, kritumi, kā viņi veidojās. Piemēram, spēle zaudējām Vācijai. Mums jau spēle nākamajā dienā ir. Mums ir mazāk laika kā Itāļiem, viņiem bija 1 diena vairāk starpā. Otrs, Itāļi zaudēja bez variantiem Amerikai. Mēs zaudējām ļoti līdzīgā spēlē, kad palika tāds sajūta, ka mēs varējām. Tas jau bija tas, ko mēs izdarījām, jau bija wow, bet mēs varējām. Un tajā brīdī, kad tu pēc tam spēlē par 5. asoto, ir ļoti grūti nofokusēties. Bezolmiskās. Jā, un zini, kā varbūt kādreiz kaut kāds kritums fiziskajā, bet tev ir pacelums emocionālajā. Un sanāk, varbūt notur to līmeni, bet pēc tādas spēles teorijā vajadzētu būt gan fiziskam kritumam, gan emocionālam. Un, manuprāt, tā spēle pret Itāliju bija īstenībā visgrūtākā spēle. Varbūt viņai nebija tāda atbildības sajūta kā citās spēlēs, bet tas parādīja īstenībā to komandas raksturu, komandas tādu disciplīnu un vispār to, ko mēs vēlamies sasniegt, kā izlase, ka tiešām mēs spēlējam to ne tikai vārdos, katrā spēlē par uzvaru, bet reāli gājām spēlēt pret Itāliju nākamajā dienā. Tas nebija viegli, bet puiši to parādīja. Jā, Aigars arī ierotēja, man šeit dabūja vairāk minūtes, vēl šur tur rotācijā bija izmaiņas, bet es teikšu godīgi, man no malas bija ļoti pozitīvs pārsteigums, ka tā var atgūties, kas, manuprāt, basketbolā vispār reti notiek, jo 2 spēles 2 dienās jau tā ir kaut kas Ziemeļamerikai primāri paredzēts, varbūt kaut kādās kausā izspēlēs, vēl tas Eiropā notiek. Jums pašiem radās kaut kā, jā, droši, papildinot vēl šo, jums pašiem radās kaut kāda, bija pārsteiguma elements, ka viņi tā spēja arī fiziskā ziņā tieši norēģēt to mazāk nekā 24 stundas? Nē, es neskatos tā uz to, vai man ir pārsteigums vai nav. Es mēģinu vienkārši loģiski visam pieiet. Un es par to biju priecīgs, ka Oskars minēja, vienkārši kā Džeki vienkārši emocionāli norēģēja uz to. Un fiziski mums būtu viņi jāmēra, ko nevar atļauties tajā brīdī. Un mēs varētu redzēt, ka snieguma kritums noteikti bija, bet tie pārējie faktori vienkārši palīdzēja. Un, es domāju, ka ļoti liela pateicība jābūt met personālam vienkārši, kas to, tā skaitā, viņi spēlētāji beidzās spēle, viņi aiziet vienkārši uz kušetēm, vienkārši kompresē zābakus, uzvelk vēl kaut ko ledus vanna. Tāpat masāžas tiek veiktas, tur aprūpēt kaut kas. Bet tajās arī istabā notiek kaut kādas sarunas. Okay? Un acīm redzot, vienkārši tās sarunas vienkārši tiem puišiem arī palīdzēja. Kādam varbūt ātrāk aiziet gulēt, ja kādam ar tādu brīvāku galvu. Ja? Un tas ir tas, kas, man liekas, ka intervijā arī, ko Ancis teica, ja, par tā kā iekšējo ģērtu, vienkārši viņš to teica, ka man patīk radīt to tādu mājības sajūtu vienkārši tajā vietā, kur es strādāju. Un viņi izdarīja super darbu un teorētiski nav iespējams atjaunoties pēc tik maz stundām, ja? Bet viņi izdarīja to maksimumu, lai tie spēlētāji vienkārši ir emocionāli viņus atgrieztu, un tā emocijas arī palīdzēja vienkārši tālāk vienkārši tam sniegumam. Tā kā es domāju, tas ir tas galvenais faktors, nevis, ka mēs no tāda fiziskā ķermeņa runājam, ka viņi tur labāki vai vēl kaut kas. Jā, skaidrs, jo viņi trenētāki, jo tas ir tā kā tāda sistēma, ka viņi tādas slodzes tolerē, jo viņi, mazāks tas kritums, bet kritums noteikti ir. Bet tā vienkārši medrūms, ja, kā mēs saucam, viņi izdarīja lielisku darbu ne tikai no tā, ko viņi mehāniski darīja tiem cilvēkiem, bet arī to atmosfēru, ko viņi bija radījuši līdz tam, tie spēlētāji viņi zināja. Es domāju, ka ir spēlētājs, kurš sēž istabiņā un domā, es nevarēšu aizmigt, un tāpat aiziešu līdz medrūbam. Ja, un man liekas, ka tas ir super. Viņš aiziet, viņš parunā ar Anci viņam pastāst kaut kādas lietas, varbūt tās domas aizplūst kaut kur citur, un viņš aiziet gulēt. Kāpēc psihologi? Jā, tas es domāju, kaut kāda tā nemācēšu pateikt pareizi, kā tas psiholoģiski būtu termins, bet es domāju, tur ir tāds savs termins, ka tu tā kā paralēli kaut kā nespeciāli, bet tomēr ietekmē vienkārši to cilvēku. Domāju, pasaules kausa vienlaikus... tas nav tā globālā ziņā nekas jauns, bet šo to parādīja vispār par to, kur virzās basketbols, kur, manuprāt, Latvija arī tā izcili iedarējās. Lieli ķermeņi, laukumā daudz divmetrnieku vienlaikus, kas mainās pie aizsargiem, tāds mūsdienu basketbols. Un, kā es teicu pašā mūsu sarunas sākumā, kāpēc jūs man bieži vien prātā ejiet kopā Oskars un Ivers un Oskars ir jūsu darbs arī pie fiziskās sagatavotības vadlīnijām, kas ir domāta tieši LJBL sistēmai jauniešiem. Vai jums no šāda pasākuma bija ko paņemt, jau domājot par basketbolu tādā
nākotnes attīstības ziņā redzot, kāda ir ķermeņa citām komandām, kādas ir tās tendences, vai tas nekas te jums jauns nav redzams, vai es nezinu, varbūt jums arī sanāk parunāt ar citiem stafiem turnīru laikā, ja pat tāda iespēja ir. Uz to visu mums noteikti jāstāsta plašāk, un tagad ar Iveru kopā mēs uzrakstījām vadlīnijas tieši par jauniešu fizisko attīstību. Tas mūsu varbūt sākuma posms bija īstenībā profesionālais sports. Jo profesionālais sports, ja mēs skatāmies, piemēram, piramīdas augšā, un ja tur ir kaut kādas problēmas, kuras mēs atrodam, tad labākais veids, kā viņas risināt, ir neļaut viņām tā notikt agrāk. Ja, tad arī mums bija, protams, pieredze strādājot ar jauniešu izlasēm un dažādiem spēlētājiem, un sapratām, ka ir tāda nepieciešamība. Neesam mēs ne pirmā, ne pēdējā valsts, kas to ir izdarījusi. Ir īstenībā vairākas valsts, kas to ir izdarījuši augstākā līmenī, un pat vairākas reizes publicējuši atjaunotās versijas. Līdz ar to tas nav tā, ka mēs kaut ko esam no malas izdomājuši, darīsim tā, bet pēc būtības mēs ņēmām citu valstu pieredzi, mācījāmies no viņu kļūdām, mēģinājām pielāgot priekš situācijas, kas ir šeit, un šādā veidā mēs izveidojam to kopīgo materiālu, kur mēs turpinām attīstīt. Visdrīzāk tas ir nebeidzams stāsts, ka vienmēr pēc gada kaut ko varēs pamainīt, kaut ko varēs pielikt klāt, bet ir svarīgi tiešām, ka tā attīstība ir plānveidīga, ka mēs domājam par jauniešu veselību, ka mēs domājam par to, kā Ivars vienā brīdī minēja, par to, ka vienkārši jaunieši ir aktīvi, ja, ka masveidā nodarbojas ar sporta veidu, vienalga, vai tas būtu basketbols vai futbols. Un tad arī, es domāju, tā konkurence būs lielāka un arī neizplaks būs lielāks pienesums profesionālam sportam arī. Bet konkrētāk, vai mūsu pasaules kausa mainīja tos uzskatus, respektīvi, ko mēs esam ielikuši vadlīnijā? Mazliet pabīdīja kaut ko. Jā, es teiktu, ka nē, īstenībā. Jā, tas nebija nekas tāds jauns, ar ko mēs saskaramies. Varbūt tā bija jauna vieta, bet tas ir skaidrs, ka tur ir basketbols, tur viņš atrodas. Mēs abi mīlam basketbolu, mēs skatāmies basketbolu, sekojam jau entos gadus līdzi un dzirdam apkārt, ko treneri arī saka, vienkārši un ņemam to viedokļus vērā. Un tas nebija nekas tāds mums wow. Ja, mēs zinājām, un mēs varbūt tā kā cenšamies to visiem stāstīt un mēģināt radīt kaut kādu materiālu, lai tas tā būtu, bet tas ir svarīgi. Tad basketbols ir fizisks, okay? Un basketbolam jābūt kustīgam, mobilam un tam līdzīgi. Ja, un tas, ja tu nevari paskatīt basketbolā mūsdienās, tad diezgan grūti sasniegt to augstāko līmeni. Bija vēl viens jautājums, bija šī izkritēka no gala par to, vai mēs runājam ar kādiem cilvēkiem. Tā bija, un tur ir iespējams vienkārši satikt arī tādas pasaulē, cilvēki, kas sevi ļoti labi pierādījuši savās profesijās, mūsu profesijās, un mēs izmantojam iespēju, varbūt ar vienkāršu sasveicināšanu, vai vienkārši tādu small talk, kaut kāds pāris minūtes, vai Oskars ir uzaicinājis vienkārši uz sarunu. Atkal uzbāzos. Jā, nekautrējās. Ja, cilvēki no Spānijas federācijas, sieviete, kas ir ilgāk laika ar NBA strādājusi, mēs ar viņam bija kaut 30 minūšu sarunu, noteikti bija pārunājām arī nekas tāds, tāds ļoti specifisks, ko mēs gribētu uzzināt, bet vienkārši to redzēt, izstāstīt, kas mēs esam. Viņi pastāstīja nedaudz par sevi, ieskicēja kaut kādas lietas, mēs viņu skaidrs, ka zinām, mēs redzam, ka viņi ļoti daudz zinātnē iesaistās, esam lasījuši pa viņu, no viņas materiāliem skatījušies, arī mūsu vadlīnijās ir kaut kādi viņas pētījumi izmantoti. Bet tāda veida cilvēks tur varēja satikt. Tas man radīja tādu siltumu sajūtu, ka te viņi visi ir un mēs tā arī esam. Un arī runājot ar viņiem un redzot, kā viņi darbojās, es neredzu, ka mēs kaut kur esam sliktāki. Ja, tas man arī tā patīk, tā sajūta. Skaidrs, ka mums arī ir kur mācīties, tāpat kā visur pasaules sportā, visiem ir kur mācīties. Bet tas man radīja to. Tādu vēl ekstra tādu pārliecību, ka mēs esam uz tā pareizā ceļa, tikai jāatrod veids, kā pēc iespējas vairāk cilvēkus uz tā ceļa uzvest un iesaistīt. Un tas ir tas mūsu, man liekas, tāds tagad izaicinājums, ar ko mēs saskaramies. Izaicinājums nav daļai atrast laiku pamācīties, es tā izdomājos. Jo jums jau, cik es zinu, darba pietiek, tad vēl kaut kādā mērogā, tas arī ir jautājums, atrast tās iespējas turpināt attīstīt zināšanas, vai es te pārspīlēju un nav jau tik traki. Okay, es teikšu tā, ka mūsu abas izvēles, kāpēc mēs ar Oskaru esam kopā un daudz lietas īstenojam, ir tas, ka mūsu izvēles ir balstītas uz to, ka visu to, ko mēs darām, mēs tajā varam mācīties.
Okay? Tas, ko mēs radām, mēs ekstra vēl mācāmies, lai to radītu. Ja? Un tā mums nāk kaut kāda zināšanas iepriekš, bet mēs visu laiku paralēli vienkārši mācāmies. Un tas ir tā, kā mēs viens otru arī vienkārši pušojam uz priekšu. Es domāju, ja mēs katrs ietu atsevišķi, mēs būtu kaut kur apstājušies iestagnējuši, jo būsim reāli. Tas stundu skaits ir diezgan mazs tajā diennaktī. Ja? Mums ir ģimenes, visapkārt kādas lietas, un mums arī beigās ir kaut kāda iztika jānopelna, lai mēs varētu izdzīvot, lai mums to dzīves kvalitāti varētu nodrošināt savu. Bet viss tas, ko mēs darām, tas ir saistīts īstenībā ar mācību procesu. Mēs arī šajā gadījumā, kad pasaules kausam gatavojāmies, mēs vairākas reizes sanācām kopā, mēs kaut ko runājām, padiskutējām. Tajā brīdī mēs kaut ko aizgājām, pārbaudījām, palasījām, paskatījāmies, atkal padiskutējām, kā ir labāk, sliktāk. Okay. Mēģināsim šādā veidā, ja darbojamies šādi, ja mēs saprotam, ka varēsim būt elastīgi, kaut kur pamainīt, atkal mācāmies. Tā kā tās mūsu darba izvēles, ko mēs šobrīd dzīvē darām, tas ir saistīts, tas nav uz finansiālu apsvērumu dēļ, tas ir principā, mēs darām to, lai mēs mācītos, un varbūt tas, kas pietrūks gan no mūsu zināšanām, tiešām kā cilvēks iesaistīt, tas, ko es jau minēju. Kas ir tas veids, mums pietrūks to zināšanu, kā tos cilvēkus iesaistīt tajā. Tas, ka mums ir kaut kāda zināšana, tās tā kā package, tāds ar kopums. Ja? Bet kā cilvēkus, tā ir cita izglītība, kas ir vajadzīga, kā cilvēku tu vari pavilkt. Tas, es neesmu Instagramā, es pat nezinu, kas sociālās tīklos notiek. Es nemāku postu normāli ielikt. Tā ir liela problēma mūsdienās. Teorētiski tur vajag man izglītību. Ja? Kā to pareizāk, labāk darīt. Tas ir cits veids. Man tas tik ļoti neinteresē. Līdz ar to es neesmu tik entuziastisks, bet Oskars vienā dienā teiks, ko viņš īstenībā saka, šādi un tādi klausies, Ivars savācies, ja tev vajag to un to pateikt, vai tur un to kaut ko izdarīt. Es tāds, ok, man to negribās, bet laikam tas vienā brīdī Oskars man pierunās. Bet man vajag tāds cilvēks apkārt. Mēs esam kāpēcīši. Ja? Kāpēc šis vingrinājums? Kāpēc tik reizes? Kāpēc tāda atpūta? Kāpēc tam spēlētājiem cits vingrinājums? Un tas kaut kas tāds, ko mēs nemitīgi uzdodam sev, savā veidā mēs radam nelielu diskomfortu mūsu pašos, jo tas liek domāt, ka mēs īsti nezinām visu, bet tajā pašā brīdī mēs saprotam, ka mēs zinām mazāk, kā mēs īstenībā gribētos ticēt, un tāpēc mēs turpinām izglītoties ikdienas procesos, ikdienas darbos, un ir arī komunikācijās ar spēlētājiem vai ar citiem cilvēkiem. Visādās diskusijās mēs saprotam, īstenībā šeit nejūtos īsti pārliecināts atbildot šo jautājumu. Aizēju mājās, kaut kāds pētījums, kaut ko palasu, kaut ko painteresējos. Nākamajā reizē, kad būs līdzīga tēma vai diskusijas, jau būšu informētāks. Kāpēc es minēju to atletismu daļai? Tomēr to kāpēc lika atcerēties un piedomāt. Arī redzot jauniešu čempionātos vasarā notiekošo, kaut vai to 18 ieslēdzot, tur redz, kāda ir tempi un kāda ir auguma spēlējot Spānijai un Francijai. Es pirmkārt aizdomājos, kur tur iedarās 10 gadu kontekstā parastais zilotstainais latvietis, kuram kaut kā ir tam jātur pretī tiem vieglietiem. Otrs ir, mēs jau mazliet aizskārām aizkadrā. Laikam līdz galam patiesi tās, bet es biju dzirdējis par to, ka pēc jūsu aprēķiniem jūs bijāt novērojuši, ka, piemēram, ir tāds viens U16 puika vai jaunāks, kurš varētu izaugt līdz 2,20, kas laikam nebija līdz galam patiesi tās, bet te man interesēts jautājums, vai jūs pietiekami zināt, un ko jūs vēl gribētu zināt par iespēju, kā atnāk jaunietis, un jūs varat projicēt, cik viņš tā varētu izstiepties, kāda ir tā robeža, cik tālu jums tādā ziņā ir tā zināt, kā ar apmierināt. Tad tāds jēdziens talantu identifikācija, kas ir, domāju, ka mums nav viņš svešs, esam pāris gadus par to tā kā domājuši un arī kaut ko aprakstījuši. Atkal, vai vispār Latvijas sabiedrība ir tam gatava? Okay? Tā jāsaprot, ka arī šis pieminētais spēlētājs, viņš aizbrauca uz ārzemēm un ārzemēs viņam pateica kaut kādus konkrētus datus. Mēs šeit arī to varam izdarīt. Vienkārši tā ir ģenētika? Tā vienkārši šaudā vai pat? Nē. Tas, vai viņš izaugs tik garš, tur noteikti ir kaut kā ģenētika, bet tas, kā viņus novērtē, tas ir parasti testi, kuros ir pastāv arī kļūda. Tā kļūda arī ir redzama vienkārši. Un, mūsu vairāk šī brīža izlases spēlētāji arī to darījuši pirms pāris gadiem. Tā kā Spānijas sistēmās tas ir normāli, ka spēlētājs aizbrauc 14, 15 gados. Viņi grib saprast, cik tad viņš būs garš un tam līdzīgi, jo tas tomēr spēlē lomu. Jā, tad profesionālā sportā. Bet atbildot uz jautājumu, vai mēs gribam iet tādās kā
kontekstā, jā, šobrīd arī tas projekts Excellences centrs, tāpat arī Basketbola savienībā reģionālās izlases, ja, kas ir mans ieteikums arī bija pēc iespējas ātrāk vienkārši šos spēlētājus vienkārši satikt, redzēt, jo agrāk viņu satiec, jo tu vairāk viņu var ietekmēt. Tas nenozīmē, ka tev tur būtiski jāpalielina viņu organizēto treniņu skaits, bet tas tev jācenšas ietekmēt, ko tu tajos treniņos reāli dari ar viņu, to spēlētāju. Un jo tu ātrāk atpazīst, piemēram, spēlētāju, kurš varbūt tiešām ir kritisks un kritisks tajā brīdī, kurš varētu īstenībā ļoti izaugt tajā konkrētā brīdī, piemēram, 14 gados viņam ir tieši augšanas pīķis, viņš izaug, piemēram, 15-20 centimetrus, tas ir kritisks brīdis priekš viņa. Un ja kāds spēlētājs izaugt 15-20 centimetru tajā vecumā, tas nozīmē, ka viņš varētu būt tie 2 metri un virs. Un tas ir tas vecums, kad, ja viņš nesamazina, piemēram, slodzes apjomu, viņam iespējams kaut kas sāk sāpēt, viņam radās kaut kāda nepatika pret to sporta veidu, un viņš pamet. Ja, un to statistika arī pasaulē rāda, ka tas ir tas vecums, kad visbiežāk arī pamet. Ja, un tāpēc tas ieteikums vienkārši Basketbola savienībā arī un ieviesti šie projekti, lai pēc iespējas tos jauniešus ātrāk satiktu, lai izglītotu tos trenerus, lai izglītotu tos vecākus, vairāk par to runātu. Un, mēs esam Latvijā ir maza, īstenībā mums ir viegli. Mēs it kā zinām tos visus spēlētājus, tepat jau viņi visi ir, bet tāpat šad un tad kāds paskrien garām, vai šad un tad kāds varbūt nav dzirdējis to īsto informāciju, ja, un tādā veidā mēs viņus savedam, vairāk mēs jūtam tā kā no Basketbola savienības, kad mēs viņus vairāk tādā veidā varēsim ietekmēt. Mēs varēsim kaut ko prognozēt, paredzēt, jo savādāk, ja mēs viņus satiekam tikai 16 gados, mēs tikai retajam varam iedot kaut ko tādu unikālu, kas tiešām var ietekmēt viņa to tā kā karjeru. Jā, mēs viņu mentāli varam tur taktiski ietekmēt, fiziski viņu varam padarīt spēcīgāku vai tur, piemēram, izturīgāku atletismu. Tā, 14, 13, 15 gadi, ja tu saki. Noteikti, jā, kustību kontroli noteikti tajā vecumā. 16 gados kustību kontroli, vai viņš būs labāk. Ja viņš ir izgājis caur kaut kādiem, pagalmiem, caur kaut kādām vienkārši treniņiem, vai viņam paveicies ar to treneri, bet tas nav sistēmas rezultāts. Ja, tas ir vienkārši, ko treneris pats par sevi ir domājis, kas ir labi un tas ir super, bet sistēma nav izaudzinājusi to treneri. Sistēma nav teikusi tam trenerim, ka klausies, tā ir labi darīt tā, kā tu dari, jo mums ir daudz labu spēlētāju. Jāatzīst, daudz labu spēlētāju, vienalga, ko mēs spēlētu tur B divīzijā vai kas, bet mums ir daudz labu spēlētāju, vai 20 gados. Grūti spriest, bet 16 gados, ja kas iziet, mums ir spēlētāji, ko mēs redzam, un tāpat arī lielā izlasē. Mēs redzam, ka mēs esam 5. vietā pasaulē, ja, un noteikti tas nav treneru nopelns, tas ir spēlētāju nopelns, būsim reāli. Vecāku. Jā, vecāku nopelns, kas iepriekš vienkārši to visu kopumā darīšu. Vai tas ir tā kā sistēmas rezultāts? Kāds man noteikti nories, bet es teiktu, tas nav noteikti sistēmas rezultāts, ka mēs esam 5. pasaulē. Okay, tas ir šīs grupas kaut kāds tas nopelns. Ja to spēlētāji, tos vairāk tas nopelns. Bet sistēmiski nē, tur tā kā minēja, vecāki noteikti iesaistījās tajā attīstībā un tam līdzīgi. Ja, tad sistēmas rezultāts būtu, ka mēs gadu no gada mēs spētu sasniegt to rezultātu. Tuvu tam, ja, tur, protams, ir veiksmes faktors viena spēle, bet, lai tā būtu. Es jūtu arī, laikam, izpaužu tā tevis minētā vēlme informēt sabiedrību, lai mēs zinātu līdz 13 gadiem, ka fiziskās sagatavotība vispār svarīga, ka vispār tikt pie maksimāli daudz datiem par to noklāto, lai mēs noklāto Latvijas karti caur reģionu izlasēm tiem spēlētājiem. Un tad, lielāks iespējas būt progresam tajā pīķa vecumā. Kad to var vēl kaut kā ietekmēt. Jā, tieši tā, pirmkārt progresēt, un mēs arī saprotam, kur mēs esam. Ja mēs to būtu izdarījuši, piemēram, 10 gadus iepriekš, un tagad šī izlase izcīna šādu rezultātu, mēs redzam, kur tad viņi bija pirms 10 gadiem, šie spēlētāji, un mēs varam salīdzināt, vai mums ir šāda tipa spēlētāji šobrīd, vai ja mēs darīsim līdzīgas lietas, to, ko mēs darījām šiem, protams, mums jādara labāk, pasaule attīstās. Tas, ja mēs darām vienkārši tāpat, kā mēs darījām pirms 10 gadiem, tas nozīmē, ka mēs, godīgi, mēs darām slikti. Ja? Jo, vienalga, ko es pirms 10 gadiem darīju, un tad tas bija labi, bet 10 gadi, īpaši mūsu laikmetā, tas ir ļoti daudz. Mēs tikpat labi no žurnālistikas varētu pateikt, vienkārši pirms 10 gadiem runājām tādās kamerās, un runāsim tādās pašās, darīsim to pašu, tad viss ir labi. Un tad jūs man nesaprast. Vai ne? Tāpat arī ir trenēšana. Jā, man šeit, es to neesmu darījis, bet ja mēs nolikt blakus tieši tā 2 video, ir arī tie čempionātos ir īpaši, no kā rodas tās manas bažas, var tomēr redzēt starpību, kā bija tiem, kas 90 no vidū piedzima, kas piedalījās čempionātos, kad
mums arī bija pāršķērtās medaļas, un kur tas viss ir nonācis tagad. Es nezinu, vai jūs to tik aktīvi izjūtat kā es, bet tas ir kaut kādā mērogā pat galvenā lieta, par ko es uztraucos. Tādā Latvijas basketbola konkurētspējā. Tie fiziskie aparāti, kas tur nāk pretī. Es domāju, ka tas vispār Latvijas sportam par to būtu jāuztraucās. Tā tieši par to jauniešiem. Un, mēs arī atverot Kaizenu, mēs ļoti daudz runājam, ka tā ir zāle jauniešiem. Tā skaidrs, tas biznesa modelis neatļauj vienkārši tikai fokusēties tikai uz jauniešiem, bet ļoti daudz lietas mēs vienkārši tiešām radījām jauniešiem. Mēs radām iekšēji, kad mēs cenšamies runāt ar vecākiem, kā mēs gribam to vidi padarīt tā, lai arī jaunieci, kas īstenībā līdz galam viņam nepatīk varbūt tās fiziskās aktivitātes, bet viņam iepatīkās tā vide, viņš grib tur atgriezties, un mēs viņu tā kā integrējam iekšā. Gribam padarīt arī tādu individualizēt kaut kādas lietas. Atnāk spējīgāks jaunietis, kuram varbūt ir citi sportiskie mērķi. Mēs mēģinām vienkārši dot to lietas, kas viņam tieši vajadzīgs. Tā kā stāstīt to vecākiem. Jā, bieži vien mēs nonākam arī tādā, tā kā pret biznesu, kad mēs vienkārši stāstam vecākam, nevajag iet 10 vietās vienkārši tagad trenēties vai vēl kaut kas. Jums nevajag 3 reizes dienā trenēties. Tas nepadarīs labāk. Ne šajā vecumā, varbūt vēlāk jūs varat domāt, ja viņam būs cita trenētība, bet tas nav. Un skaidrs, ka kaut kur tas raisa arī tādu negatīvu noskaņu pret mums. Bet tā ir tāda misija, ko mēs esam uzņēmušies. Un jaunatnes sports mums ir mēs paši esam izgājuši tam jaunatnes sportam cauri. Cepuram Nostmaniem arī treneriem, kas mani dzīvē ir pavadījuši. Viņi daudz ko man dzīvē noteikti iemācījuši, tāpēc varbūt atrodos šeit. Agnes Beķers, ja? Jā, Agnes Beķers, galvenokārt Agnes Beķers. Ja, kas, tāpēc noteikti sēž šeit. Man uzdeva viena žurnālists jautājumu, es gribētu spēlēt pasaules kausā kā spēlētājs vai būt kā treneris. Es gribētu būt spēlētājs. Jā, vienkārši tas. Bet, laikam tas nav iespējams. Par treneriem kļūst tikai tie, kam neizdevās kļūt par spēlētājiem. Kam tev jāpasaka paldies? Manuprāt, jauka nots noslēguma. Jā, ļoti daudziem cilvēkiem noteikti pirmkārt tā būtu man ģimene, vecāki no treneriem, man Svetlana Zitāne, Guntis Enzels, noteikti īstenībā liels būtu Jasons Taylors, mans Amerikas treneris, kurš bija tāds rādīja man piemēru, kā būt, un atļāva arī man pirmo gadu īstenībā karjerās palīdzēja viņam strādāt pie viņa komandā. Tā kā noteikti ir daudz cilvēki, daudz situācijas, tie var būt skolotāji, tie noteikti ir draugi, jo bez atbalsta tas nav iespējams. Arī 13 vai cik gadus ārzemēs nostrādājis, atgriezos atpakaļ, un tāpat nebija zaudējis to kontaktu ar pāris tuvākiem draugiem. Tā kā paldies tiešām daudziem. Paldies tiem, kas mīl sportu un ir aktīvi. Tu arī gribēji iet laukumā, drīzāk pasaules kausā neuzbūt fiziskās sagatavotības treneris? Es esmu bots, pakārs, un es vairs neesmu spēlētājs jau sen, tā kā es labāk kā treneris. Bet es aizvienu arī spēlētājiem saku, ka mūsu vērtība ir tā, ka īstenībā spēlētājs sasniedz savus mērķus un savu komandu. Jo fiziskās savības treneri tādu vērtību ir ļoti grūti noteikt, tāpēc, ka kāds strādā augstākā vai zemākā līmenī, nepadara to cilvēku labāk vai sliktāk kā speciālistu. Un tur ir tik daudz tie faktori, bet tas spēlētājs tiešām progresē, viņš ir vesels. Jo, manuprāt, arī tas galvenais iemesls, kāpēc mēs esam fiziskās savības treneri, ir izglītot. Ja, jo mēs sakām, samazināt traumu risku, sasniegt potenciālu basketbola laukumā vai kādā citā sporta veidā, bet ja sportists nebūs izglītots, ja viņš nespratīs, kāpēc viņš to dara, ja viņš nespratīs, ka tās stundas, kur viņš pavada ārpus treniņa, ir ļoti svarīgas, kā viņš guļ, kā viņš ēd, kā viņš pavada brīvo laiku, tad īstenībā tas treniņas procesam arī zudīs tā kvalitāte un attiecīgi tas rezultāts nebūs tik labs. Tā kā pirmais tiešām ir izglītība un pēc būtības tā ir komunikācija. Ivars īsi pieskārās arī par to, kā mēs Kaizenā vadām treniņus jauniešiem. Mēs vadām bezmaksas seminārus vecākiem. Mēs katrā treniņā mums ir noteikta tēma, dzīves stāsts vai dzīves mācība jauniešiem. Piemēram, vakardienā jauniešiem vadīja treniņi bija tēma ķermeņa valoda. Ja, kas ir ķermeņa valoda, kāda ir laba, kāda ir slikta, ko tas ietekmē, ko tas dara. Tādas sīkās gudrības, ar to tas ir tikai tie treniņi, tāds mehānisms, kā mēs īstenībā varam audzēt to personību, to cilvēku, un ja būs cilvēks personība, tad mēs arī varam runāt par kaut kādu sportistu. Jā, es jūtu, ja mēs runātu otro stundu, gan jau kādreiz mēs arī runāsim, tad mēs runātu par Kaizenu, par ekscelences centru, par reģionu izlasēm, par fizisko sagatavotību, par izglītotību. Gluži kā jūs mani izglītojāt šīs stundas laikā. Paldies, liels Ivar, Oskar, ka atnācāt. Gan jau tiksimies vēl kādu reizi. Un lai jums izturība, gan uzņemoties darba jauniešiem, gan arī gal galā tāpat
jaunā sezona klāt, jāsāk sakot līdz Latvijas izlases basketbolistiem, klubu sezona klāt. Basketbols neapstājās, vai ne? Jā, paldies, ka uzaicināja. Super, man liekas, stunda. Kaut kādas lietas atsveidzinājām, vienkārši paši kaut kādā nedaudz emocijās atgriezāmies. Tā kā, man liekas, ļoti kvalitīvi. Tiešām vēlreiz prieks, ka uzaicinājāt, un Oskar, bija interesanti. Bija ļoti interesanti, paldies. Esam aktīvi, esam veseli, sportojam un esam laimīgi, tas pats galvenais. Man prieks to dzirdēt, ko man vairs pielikt. Paldies visiem ūdenszaļu skatītājiem. Tiekamies jau pavisam drīz. Čau!